Šis ir 5. Tieši viens pēcpusdienā, kā tikko skaidrā balsī dzirdējām, šajā sestdienā 10. oktobrī. Un šajā sestdienā pie manas grupa Foxtrot. Sveiki! Sveiki. Čau. Jā, 3 čaļi Foxtrot. Jums nebija jābūt bišķiņ vairāk, cik es sapratu? Principā jā, mēs esam 4, bet, basists netika. Basists netika, ok. Es domāju, pirms mēs ieslīgstam garās sarunās, labprāt noklausīsimies pirmo kompozīciju. Ko tad mēs dzirdēsim? Pirmā kompozīcija būs dziesma Behind Your Eyes. Behind Your Eyes. Grupa Foxtrot 5 LV. Ever feel safe? Do you ever feel safe in that bad place? Do you ever feel down? Do you ever feel down? Behind your eyes, something special that I wish to hide inside your soul, never ending way to my own. Do you always feel me? Do you always like all that comes for free? Do you always feel sad? Do you always feel sad? Behind your eyes, something special that I wish to hide inside your soul, never ending way to my own. Klausies 5 LV. Grupa Foxtrot šodien pie mums radījumā garāžas grupa ir 2 minūtes pāri vieniem. Jā, pāri vieniem. Varbūt varam kaut kā katrs pa vienam pastāstīt mazliet par sevi, kā mūs sauc un ko mēs darām. Sākam ar jums. Ar mani? Kurš vēlās pirmais, jā? Es esmu Patriks, es spēlēju solo ģitāru un back vocals. Un runā mazliet tuvāk mikrofonu. Okay. Labi, mani sauc Ruslans, es spēlēju ritmu gitāru un dziedāju. Esmu Kirills un esmu bundzinieks. Jā, grupa Foxtrot. Cik ilgi jūs jau šādā sastāvā darbojaties? Tieši šādā sastāvā mēs darbojamies gadu, bet tā grupa pastāv 2 gadus. 2 gadus, jā. Pat 3. Jums bija sastāva izmaiņas kaut kur pa vidu. Jā, Jā. es tā kā jauniņais. Jauninieks. Un kā tad jūs satikāties visi? Kā jūs esat pazīstami vai jums ir kaut kāds background kopējs? Mēs visi dzīvojam Imantā pirms sastāv. Un mums bija kā mēģinājuma telpa viena. Un tur mēs visi, kad satikamies un Sākām kaut ko. sākam taisīt projektu. Un pēc tam Man sanāca, jā, ka es spēlēju ar savu pirmo grupu koncertu. Laikam Nice Place, es nemaldos. Un Ruslans piegāja pie manis. Jā, es zinu, ka tur spēlē, jā, negribu. Vai mums bija paspēlēt, ar kaut ko izmēģināt. Es padomāju, jā, kāpēc ne? un jā, pagāja gada. Pagāja gads, jā, un es aizgāju no tās pirmās grupas un sāku spēlēt jau nopietni viņiem grupā. Bet es saprotu, ka jums diezgan nopietni viss ir aizgājis. Uzstājieties jūs Kubāna festivālā. Jā. Un tikko ielūrēju jūs Twitterī arī Studentu paradīzē, jūs uzstājāties Arēnā Rīga. Kad jums bija tas lielais ieskrējiens? Kad jūs sāka pamanīt? Es domāju, ka mēs uztaisījām pirmo albumu, aizbraucām Eiropas tūri, sākam mēģināt atrast kaut kādus kontaktus, kaut kādus labelus vai kaut ko citu. Bet pēc tam mums satika Patriku, sākam taisīt jaunu materiālu, spēlēt vēl daudz kur.
Un es domāju, ka jaunais sastāvs tas bija mūsu jaunais punkts. Es domāju, ka jā, mums bija 2 Eiropas tūras, un arī ar to bija šī pamazām jau sāk kaut kur viss iet. Cilvēks sāk klausīties mūsu un uzzināt, kas mēs tādi esam. Kopš šogad sākuma laikam. Aptuveni, jā. Aptuveni, jā. Kas jums ir bijis pagaidām tāda uzstāšanās reize, kas ir bijis vislielākais wow? Ka wow, mēs tur spēlējām. Cilvēkais vēl tā kā cilvēku ziņā vai vienkārši? Un kā jums pašiem? Vienkārši wow. Kas jums pašiem vislielākais tāds highlights, kad jūs atskatāties uz tām reizēm, kur jūs esat uzstājušies? Personīgi man Kubāna, jo bija diezgan jocīgi spēlēt kopā. Uz viens skatus ar Him un Hollywood and Dead. Arī tusēt backstage'ā kaut ko runāties. Tas bija diezgan interesanti. Uzstādījis uz baigi lielu skatuves. Nu jā, un bija Skatos, baigi jā. laba skaņa. Labi pieredzi. Tur bija, jā, forši. Vislielākais skatuves. Mēs neesam pieraduši pie tik labas skaņas. Tas bija diezgan jocīgi, bet bija ok. Es saprotu, ka pavisam drīz iznāk jums jau 2. albums. Drīz Studijas nezinu, albums. bet Ir process tapšanā. iet. Jā, Ir tapšanā, jā, ir kā jauns materiāls. Nekādu precīzu datumu jūs nevarat vēl nolikt. Jā? Pagaidām vēl nē. Es domāju, ka nākamgad. Nākamā, tad 16. gadā Jā. jauns albums. Tikai ziemā mēs plānojam to visu, tā kā jau vietas studijā. Un mēs mēģināt gribējām to taisīt ārpus Latviju. Tāpēc, ka meklējam studiju, kurā vietā tieši varētu to izdarīt. Un kā jūs izpildat tikai savas oriģināla dziesmas, vai jums arī ir cover versijas? mēs it kā izpildam savas dziesmas, un mums ir tikai viens covers, kurš mums spēlē koncertus. Jā, mums ir Wolfmother covers, un agrāk mēs spēlējam arī Kings of Leon. Un Foo Fighters taču arī. Un kāds ir jums tas sadalījums? Jums kompozīcijas ir tikai angļu valodā? Jā. Tikai un vienīgi. Kāpēc tā? Tāpēc, ka angļu valoda ir kā dzimta valoda roka muzikai, tas ir internacionāli, un mēs varam ar savu muziku braukt Amerikā, Anglijā, Vācijā. Jebkur. Un spēlēt, un visu saprāt. Pēc, ka, man šķiet, ka tā ir visinteresantākā valoda, tāpēc, tā ir soundu. Sako jau pieraduši vienkārši rakstīt dziesmas angliski. Būtu grūti rakstīt latviski vai kādā citā valodā. Super arguments īstenībā. Kāda ir lielā nākotnes vīzija? Kādas skatuves jūs vēlaties iekarot? Pasaules zvaigznes jūs vēlaties būt, tas pieņem. Kā jau viss. Protams, kā jau visi mēs gribam. Bet, Un tāds tuvākais mērķis ir albums? Tuvākais mērķis ir albums, arī klips. Jā, tagad mēs uzvarējam naudas balvu Studentu paradīze un gribam filmēt jaunu muzikālu video. Un pēc tam mēs domājam par kaut kādu nākamo lielāko Eiropas turu. Un es domāju, ka tagad vissuperīgais būs spēlēt Anglijā. Uz Wembley stadionu. Vai Glastonbury. Uzreiz, jā. Wembley un pēc tam uzreiz Glastonbury. Pirmā Eiropas tūra, cik lielos apmēros tā notikusi? Cik valstīm jūs bijāt, cik koncertus jūs nospēlējāt? Laikam pirmā bija tāda maziņa, bija 5 valsts, bet 11 koncerti. Un otrais Gandrīz mēnesi. bija gandrīz mēnesi, 20 koncerti 7 valsts. Ja, salīdzinot ar citām grupām, kas pie mums ir viesojušās, tas jau ir liels wow, jo pirms jums ir nākušas grupas, kas gandrīz vai vispār nekur nav uzstājušās, tikai šeit pirmo reizi, un te mums ir grupa, kas jau Eiropas tūrēs, jau braukā un rakstīja 2. albumu. Tā. Es jums novēlu liels panākums nākotnē, lai tiek sasniegt arī nākotnes vīzija, kad jaunais albums ir klāt. Sūtiet šurp. Mēs liksim iekšā. Kā saka, kas tad būs dziesma, ko mēs dzirdēsim noslēgumā? Otrā dziesma būs pirmā albuma pēdējā dziesma, kuru mēs īsti nespēlējam koncertos. Tikai dramatiska dziesma. Tāda dramatiska dziesma spēlējam tikai radio vai kur akustiski. Viņas saucās How Does It Feel? Ko es vēl aizmirsu pajautāt? Kāpēc Foxtrot? Mēs jau rādījuma sākumā smējāmies par lapsas rīklīti. Kāpēc Foxtrot? Īstenībā the story ir tāda, ka mēs ilgi nevarējām izdomāt labu nosaukumu grupas. Un domājam, mums bija agrāk Smain, un tas bija, sudīgi. Tas bija sen. Jā, mēs ilgi domājam, un pēc tam es atrādu tādu programmu internetu, Randomizer. Kas ģenerē vārdus, jā, mēs spiedam pogu, čik, hop, Foxtrot,
Tas skan. Der. Lieliski. Grupa Foxtrot 5 LV. Paldies jums šādi, ka atbraucāt un veiksmīgi. Jā, paldies. Close your eyes, clear your mind. Stay alive, don't waste your time. How does it feel? Remember the day when you were right, so fucking right. You smashed all the walls that fall on your side. How does it feel when you lie on your back and nothing left behind? How does it feel? Lie on your back and nothing left behind. And now you are broken from out and inside. You want to get out, but your hands are tied. How does it feel? Lie on your back and nothing left behind. How does it feel? You lie on your nothing left behind. Nothing. Tu klausies 5 LV.